Amerikas varas nepastāvība šķiet mazina cilvēku simpātijas pret ASV. Ievērojams simpātiju kritums ir noticis Eiropiešu pilsoņu vidū. Tikai 16% Eiropas pilsoņi tagad uzskata ASV par sabiedroto. Pārsteidzošs fakts. 20% eiropiešu ASV uzskata par sāncensi vai pretinieku. Šī attieksmes maiņa varētu būt saistīta ar to, cik brutāli Vašingtona pārvērtē Eiropas politiku un kultūru. Kā lika nojaust viceprezidenta Vansa runa Minhenes drošības konferencē. Arī pārējā pasaules daļā attieksme pret Ameriku pakāpeniski pasliktinās. Tāpat kā pret Ķīnu. Kaut gan valstis, kas uztver ASV galvenokārt negatīvi, kā sāncensi vai pretinieku, ir reti sastopamas. Šī kategorija ietver tikai Ķīnu un Krieviju. Tomēr īpašu uzmanību piesaista Ķīnas popularitāte dažu galveno vidējo lielvaru vidū. Dienvidāfrikā vairāk nekā trešdaļa cilvēku uzskata Ķīnu par sabiedroto, savukārt tikai 1/5 to pašu saka par ASV. Brazīlijā aptuveni 1/4 iedzīvotāji uzskata gan Ķīnu, gan ASV par sabiedrotajiem. Kamēr 61% cilvēku Ķīnā uzskata ASV par draudu, tikai 19% domā to pašu par Eiropas Savienību. Šķiet, ka tas nav tāpēc, ka Ķīnas pilsoņi neuztver Eiropu nopietni. Ķīna ir viena no nedaudzajām vietām, kur cilvēki uzskata Eiropas Savienību par lielvaru. Eiropa ir viens no poliem multipolārā pasaulē, kurā vairs nedominē Amerika. Kamēr cilvēki Ķīnā ASV uzskata galvenokārt par konkurentu, 45%, viņi Eiropas Savienību uzskata galvenokārt par partneri, 46%. Turpretī amerikāņi nav mainījuši savus uzskatus par ES. Un lai ko arī Trumps apgalvotu, viņa politika neatspoguļo Amerikas iedzīvotāju viedokli. Lielākā daļa, 40%, ASV iedzīvotāju uzskata ES par sabiedroto. Puse amerikāņu, 49%, piekrīt viedoklim, ka Eiropas drošība ir arī Amerikas drošība. Tikai 29% tam nepiekrīt. Un vairāk nekā puse, 54% amerikāņu, uzskata Krievijas karu Ukrainā par draudu Amerikas drošībai. Taču transatlantiskā plaisa ir vēl lielāka. Tikai 25% britu un 16% ES pilsoņu tagad piekrīt uzskatam, ka ASV ir viņu sabiedrota.